Rebeka, apsveicu tevi ar atgriešanos apritē pēc savainojuma. Šīs laikam jau ir otrās sacensības. Jā, šīs ir otrās, un jau cita kategorija arī. Pirmais starts bija 59 svars, tagad jau 63, jau rezultāts aug. Tā kā, jā, es esmu ļoti priecīga par rezultātu. Bet kā ir pēc operācijām? Tā kā jūti vēl tās traumas sekas vai jau jūties labi? Jau ir, var teikt, ok. Protams, ir kaut kādas papildus, varbūt tie vingrinājumi, kaut kādas tās nostiprināšanas tādam, kā teikt, lai neriskētu, lai tā kā vienkārši piesardzībai. Bet tā es nevaru sazināties, ka kaut kādas varbūt vai traucējumi vai sāpes, paldies Dievam, viss ir kārtībā. No malas likās, ka tu ļoti piesardzīgi tomēr cēli un likās, ka var lielākus svarus, bet tas bija apzināti vai tomēr baidies? Tas ir kaut kā abi kopā, jo tāpēc, ka es neesmu gājis uz tiem svariem ļoti ilgi. Pirmo reizi atkal var teikt, tā kā pēc ilga laika. Un plus vēl arī ir tāda mikrotrauma patreiz, lāpstiņa un plecs. Kaut kas tur tāds ir aizdomīgs un būs arī jāparvot. Tāpēc arī mēs tā negribējam pārāk riskēt kaut ko vispār pilnīgi sabojāt. Kad tev ir nākamie pirmie starptautiskie starti? Būs Vācijā. Septembra beigās būs Vācijā Meisen Kaus, viņš tāds saucas. Es jau biju ļoti sen arī startējusi, man liekas, vai 3 reizes kaut kāds tas bija startējis. Un tas būs tāds pirmais, kur vajadzētu jau tā rīktīgi būt gatavai, jo tas būs tāds pārbaudas, tā kā starts pirms pasaules čempionāta, kas ir novembra sākumā. Un pasaules čempionāts būs atlases turnīrs uz Olimpiskajām spēlēm. Jā, tas ir pirmās sacensības, kas būs, jā. Un tur no augusta arī mainās svaru divīzijas. Kurā tad svaru kategorijā tad tu būsi? Mēs plānojam ar treneri 61 startēt. Nav vajag atšķirība, jā, no 59 61, bet tāpat tās, tomēr bonus tie 2 kilogrami, jā, rezultātam kā arī, bet arī ir jārēķinās konkurence varbūt lielāka, kāds var nākt no tās lielākās kategorijas, kas bija kādreiz 64, jā, var pienākt klāt, tā kā, jā. Jāskatās, kā būs pirmo reizi būs tie starti, un tad jau varēs saprast apmēram, kāds ir tas top 10, jā, piemēram, ar ko ir tā kā jācīnās un jāstartē. Lai tev izdodas! Paldies!